Latviešu tautas pasaka. Ganu sēns un audēja. Lasa Arnolds Freimans. Reiz dzīvoja kāds ganu sēns, kas bija dzimis nabadzīgā ģimenē. Kad ganu sēns bija 12 gadus vecs, kad zemnieks nolīga viņu ganīt govi. Pēc dažiem gadiem govs bija izaugusi liela un diezgan trekna, un tā spāva mirdzēja visās varavīksmas krāsās. Tā vien šķīta, ka viņi ir dievišķi govs. Kādu dienu, kad ganu sēns bija izvedis govi ganībās kalnos, tā pēkšņi cilvēka balsī pavēstīja ganu sēnam: šī ir 7. dieva. Tagad baltā nefrītu valdniekam ir 9 meitas, kuras šodien peldas debesu jūrā. 7. meita ir pati daļākā un gudrākā meita, ko miesīgā acs redzējusi. Viņa vērpj zīda mākoni debesu karalim un karalienei un palīdz aušanā jaunavām uz zemes. Tieši tāpēc viņu dēvē par aušanas nāru. Un ja tu ietu un paņemtu viņas drēbes, kamēr viņa peldas, tu varētu kļūt par viņas vīru un iegūt nemirstību. Bet viņa taču dzīvo augstu debesīs, sacīja ganu sēns. Kā es tur nabaks nokļūšu? Es tevi tur aiznesīšu, atbildēja zeltainā govs. Tad ganu sēns uzkāpa uz govs muguras. Vienā mirklī no govs nagiem sāka plūst mākoņi un viņi pacēlās gaisā. Ar viņa ausīm šalts vējam līdzīgas skaņas un viņa lidoja zibens ātrumā. Pēkšņi govs apstājās. Nu, mēs esam atlidojuši, viņa sacīja. Ganu sēns savu apkārt redzēja hrizolīta mežus un nefrīta kokus. Zāli no jašmas, bet ziedi no korāļiem. Šī visa krāšņu vidū atradās liela kvadrāta veida jūra, kas aptvēra 500 akriem lielu platību. Jūras zaļie viļņi bangoja un ūdenī peldēja zivs ar zelta zviņām. Gaisā virs galvas dziedādami lidoja neskaitāmi krāšņi putni. Tālumā ganu sēns ieraudzīja 9 nāras peldamies ūdenīm, viņas visas bija atstājušas savus drēbes krastā. Paņem ātri sarkanās drēbes, sacīja govs. Tad paslēpies ar tām mežā un, lai cik mīļi viņi tev lūgt atdot drēbes, neatdot tās, kamēr viņi nebūs apsolīsies kļūt par tavu sievu. Tad ganu sēns mudīgi nokāpa no govs muguras, pagrāba sarkanās drēbes un skrēja prom. Tajā pašā brīdī 9 nāras pamanīja viņu un ļoti iztrūkās. Ak, jaunēkli, no kurienes tu nāc? Kā tu uzdrošinies paņemt mūsu drēbes? Viņu sauca. Tūlīt pats tās noliec atpakaļ. Taču ganu sēns neļāva sev pierunāt, bet paslēpās aiz vienu no nefrīta kokiem. Tad 8 no nārām steigšas iznāca krastā un uzvilka mugurā savu apģērbu. Mūsu 7. māsa, nāras teica, kuri debesis ir atvēlējuši tev, paliks pie tevis. Mēs atstāsim jūs abus vienatnē. Aušanas nāri joprojām sēdēja sarausies čokarā ūdenī. Taču ganu sēns stāvēja viņas priekšā un smējās. Ja tu apsolīs būt man sievu, viņš teica, tad es tev atdošu tavas drēbes. Taču aušanas nāri tam nepiekrita.
Es esmu dievu valdnieka meita, viņa teica, un es nedrīkstu precēties bez viņa atļaujas. Tūlīt atdot manas drēbes, vai arī mans tēvs tevi sodīs. Tad zeltainā govs teica, liktenis ir lēmis jums abiem palikt kopā, un es ar prieku sarīkošu jūsu kāzas, un tavs tēvs, dievu valdnieks, tam neiebildīs. Par to man nav ne mažāko šaubu. Aušanas nāra atbildēja, tu esi nesaprātīgs ļops, kā gan tu vari sarīkot mums kāzas? Govs sacīja, vai tu redz veco vītolu tur krastā, lai tas ir jums par tiesnesi. Ja vītols runās, tas nozīmēs, ka debesis vēlas jūsu savienību. Un aušanas nāra uzrunāja vītolu. Vītols atbildēja cilvēku balsī. Šī ir 7. diena. Ganu zēnam ir jāprecas ar aušanas nāru. Aušanas nāra piekrita šim spriedumam. Ganu zēns nolika pie viņas kājām drēbes un devās projām. Aušanas nāra uzvilka savus drēbes un sekoja viņam. Un tā viņa kļuva vīrs un sieva. Bet pēc 7 dienām nāra atvadījās no viņu. Debesu valdnieks piekodināja man uzraudzīt aušanu, viņa teica. Ja es aizkavēšos pārāk ilgi, es baidos, ka viņš sodīs mani. Tomēr, lai gan mums tagad ir jāšķiras, mēs atkal kādreiz tiksimies. Pateikuši šos vārdus, viņa aizgāja. Ganzēns metās viņai pakaļ, bet, kad viņš bija te pavisam tuvu, viņa izvilka no saviem matiem vienu no garajām adatām un ar to novilka līniju tieši pār debesīm. Un šī līnija pārvērtās par sudraba upi. Kopš tā laika abus atdala upe, un viņi stāv katrs savā krastā un raugās viens uz otru. Mans mazais draugs, pasaka, vēl nav beigusies. Viņi satieks reizi gadā, 7. dienas priekšvakarā. Pienākot šim laikam, šurp atlido visas vārnas no visām pasaules malām un izveido tiltu, par kur aušanas nāra šķērso sudraba upi. Tanī dienā jūsu minētā iemesla dēļ no rīta līdz vakaram kūkos neredzēsiet nevienu vārnu. Turklāt 7. dienas, kuras paliku vakarā, nereti nolīst smalkas lietas. Tad sievietes mēdz sacīt vienu otrai. Tās ir ganu zēnu un aušanas nāra šķiršanās asaras. Un šī iemesla dēļ 7. mēneša 7. diena ir lietus svētki. Uz rietumiem no sudraba upes atrodas aušanas nāra zvaigznājs, kas sastāv no 3 zvaigznēm. Un tieši tam iepratīm 3 citas zvaigznes veido 3 stūri. Stāsta, ka reiz ganu zēns sadusmojās un aušanas nāra nevēlējās iet pāri sudraba upei un meta viņai ar nēšiem, kas nokrita tieši pie viņas kājām. Austrumos no sudraba upes atrodas ganu zēna zvaigznājs, kas sastāv no 6 zvaigznēm. Tās vienā pusē ir izkaisīts neskaitāmas mazas zvaigznītes, kas veido zvaigznāju, kur sašaurinās abos galos, bet vidū paplašinās. Stāsta, ka aušanas nāra savukārt met ar savu vārpstu ganu zēnam, taču netrāpīja viņam. Vārpsta nokrita viņam blakus. Un, apmēram šajā brīdī mans mazais draugs, mans mazais klausītāji, mēs esam pienākuši pie, kas mums šodien datumā nav 7, kaut kas noteikti 7.3, un te visādi cipari bija. Bet, tagad liecies arī, vai vēl pusdienas laiks nav, es pātru bišķiņu, bet, kaut kā tā apmēram. Gan, ja mēs atkal vēlreiz tiksimies.